Aušanas process, tas ir ļoti nomierinošs process. Un mūsu ikdienas steigā un šajā dzīves ritmā, kāds mums šodien ir, es domāju, ka tas ir labākais relaksācijas veids, kāds vispār var būt šobrīd. Nu, vismaz man. Un arī tām meitenēm, kas nāk pie mums augstā, tad viņas arī to pašu ir atradušas. Man pašai patīk arī mest audeklu. Kad tu redzi, kā tas lēnām, kā tinās diegs pie diega un kāds viņš tur veidojās, it sevišķi krāsainajiem audekliem. Gan jau katrai dalībniecei ir kaut kas savs, kas viņai tuvs un interesants. Jā, es tad viņu notircinās un tad metīs tur iekšā uz skalošanu. Noskalo nost visu lieko krāsu, kas palika. Tad ir gatavs. Ko mēs šobrīd praktizējam? Mēs praktizējam, mācamies caur darīšanu, tātad ar darbiņu. Sāk no pašiem sākumiem. Apstrādājam dzīju, izvēlamies, kāda nu viņa ir, tad iekārtojam audeklus, rēķinam kopīgi, lai viss tas process ir kopīgs, nu, lai cilvēkam rodas priekšstats, kā tas vispār rodās, līdz pat pašai aušanai. Pārsvarā mēs satiekamies savās sapulču reizēs, kad mēs runājam, apspriežam mūsu plānus, ko mēs darīsim un ko esam izdarījuši, kā arī jubileju reizēs. Bet ikdienā mēs uz vietas, katru dienu varētu būt kādi 5 cilvēki, citreiz vairāk, citreiz mazāk, kā kuru dienu. Galvenā ir šī vieta, kur bija krustojās. Tādā secībā viņi tiks ievilkti audeklā. Un tad pēc tam šī ir tā vieta. Lūk, jau audeklā. Šī ir tas pats krustpunkts. Un te var redzēt kādā secībā un tālāk iet nītīs. Jo citādi būtu viens muģeklis, ja nebūtu šī dvēsele saucamā. Šo vietu sauc par dvēseli. Protams, ka ir arī radošas izpausmes. Kā katrā darbā. Nav tikai tā. Var jau, protams, arī ļoti cītīgi turēties pēc grāmatām un darīt visu, kā tur ir, bet var taču eksperimentēt. Un tas ir tas pats jaukākais, ka tev rodas kāds jauns eksperiments. Šobrīd mums stelēs ir... Mēs iemēģinām, kā to plakats mohēras dzijā. Redzēs, kas tur sanāks. Vēl nav izņemts ārā, viņš vēl ir pusdarīts darbs, bet, kad izņems, tad skatīsimies. Varbūt, kad var arī mohēras lakatus lielus aust. Kā viņi sagulsies, kā viņi pēc tam valkāsies. Lūdzu.